Labvakar, Stils bez tabū ceļa jūtīs, kā katru pavasari dodamies uz Pēterburgu atbalstīt savējos. Taču šoreiz izvēlējāmies romantisku braucienu ar vilcienu, jo kā nekā vecas ieražas šobrīd stila zenītā. Pēterburga, kā ierasts, sagaida mūs ļoti viesmīlīgi. Patiesi priecē un izbrīna mūsu sastaptie ļaudis. Visi kā viens sajūsmā par savu pilsētu. Мне все нравится. Я люблю этот город. Отличная жизнь. Как везде, только город красивый. Хотелось бы, конечно, чтобы он развивался больше. Жизнь довольно-таки сложная, интересная. Ну, в общем, мы полны оптимизма на самом деле. Вот так. Mēģinot saprast, kāds ir pēterburgiešu dzīves stils, viesojāmies pie arhitektu Meleščenko ģimenes meitu skolā vīrskomandējumā. Pati Ļena stāsta, ka pilsētā jūtas kā zivs ūdenī. Lai arī pilsēta nav ērta sadzīvēt, tā ir vēstures šedevrs. Он вообще был создан не для того, чтобы тут жить, а для того, чтобы Европе показывать все, на что мы способны. Lai Pēterburgā izdzīvotu, ģimenei ar vienu bērnu ik mēnesi jānopelna krietna naudas summiņa. Здесь очень дорогое удовольствие еда. И поэтому я бы сказала, что на троих нужно, ориентировочно 3000 евро. Kā zināms, šī pilsēta piedzīvojas dramatiskus mirkļus, un lai gan arī šeit jūtama pasaules krīzes ietekme, tomēr iedzīvotāji ir lieli optimisti, zina patiesās dzīves vērtības. И то, что ты потерял в материальном плане, ты не заработал, потому что у тебя нет сейчас такой возможности, у тебя нет, например, как у архитекторов, там достаточно заказов, но зато у тебя есть время услышать запах воды. Vai Pēterburgas iedzīvotāji novērtē un sajūsminās par latviešu dizainu un modi? Par to stāstīsim nākamreiz. Modes, mūzikas un mākslas profesionāļi satikās vienu vietu pasākumā Momentu, kurš norisinājās pagājušā nedēļā Rīgā industriālā vidē. Milzu graudu termināla aizsargā Andrejsalā nu pat noslēgusies alternatīvās modes un mākslas nedēļa Momentu, kurā šogad varēja arī izglītoties. Radošo darbnīcu jaunieši dēvē teju par unikālu notikumu modes jomā Latvijā. Es mācos jau 5 gadus, man ir pirmais šāds workshops. Rietuma Eiropā valda uzskats, ka studenti no Austruma Eiropas ir mazliet par daudz akadēmiski, taču šeit es pārliecinos, ka tā nav. Pie ārvalstu profesionāļiem varēja apgūt modes ilustrāciju, saprast dizaina biznesa tiesības un uzzināt, kādam jābūt augstas raudas modes dizaineram. Ir jābūt labam biznesmenim. Modes dizainā tikai 15% prasmju ir radošais veikums, pārējie 85% sastāv no klientu piesaistīšanas un organizēšanas. Paralēli izglītošanās procesam pasākumā varēja modu un mākslu arī baudīt. Man patīk, ka te ir tāds daudz pietiekoši atbrīvotas jaunatnes, kas man daudz vairāk imponē nekā mūsu pseido augstākā sabiedrība. 14 modes skatis, daudz jaunas mūzikas, kā arī vietējo un ārzemju mākslinieku darbu izstādes. Tāda ir pasākuma kopējā bilance. Par to mākslu, man liekas, ka tas tā bišķi piediegts klāti. Es nezinu, vai vajag visu bāzt vienā katliņā. Mums iepatikās itāļu dizaineru instalācijas. Tās novērtētas ne tikai Eiropā, bet arī Ņujorkā. Es vienmēr cenšos savienot tēlniecību ar modes un tērpu elementiem. No pašmāju veikuma izcēlās modes un glezniecības sintēze par sapņu tēmu. Galvenie personāži ir gados vecākas kundzes un kungi, un tie ir viņu dzīves nerealizētie sapņi, kurus mēs palīdzam realizēt mākslas valodā. Toties modes lauciņā pārsteidz krievu dizaineru kino iespaidā tapuši asketiski tērpi ar dīvainiem aksesuāriem uzpurnīšiem. Lieliski dāvana, lai saglabātu ilgāku attiecību temperatūru. Es vēl nekad tā nebiju redzējis, ka tik dārgas lietas, kakla rotas, faktiski ir mutes rotas. Dārglietām ir jābūt ievērojamām. Šajā kolekcijā eksperimentēju ar plastikas caurulēm, ar dažādiem metāliem un kristālu. Mums prieks, ka ar mākslas un izklaides instrumentiem ir radīta nozīmīga alternatīvās modes platforma, kas piesaista uzmanību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Jaunums Latvijā modes lielveikalā Domina sākas jauna tradīcija – bērnu dienas. Iemesls vienkārši. Iepirkšanās kopā ar bērniem dažkārt pārvēršas neiespējamā misijā. Pārbaudījums īstenībā. Ļoti grūti viņiem ir īstenībā. Viņi skrien katrs uz savu pusi un jāsako līdzi viņiem. Var sanākt kašķi, un tas ir stāsts par mammām, kuras lielveikalos
saviem bērniem taisa lielos tračus un pa skatītājiem, kuriem liekas, kā tā māte ārprāts. Tāpēc ik mēnesi ar jaunumiem tiek iepazīstināti ne tikai vecāki, bet arī viņu mazās atvases. Tas noder, tad vismaz nevajag tam bērnam nabadzīgam staigāt apkārt ar vecākiem kopā un lekošanas kabīnēs pavadīt laiku. Dažādas nodarbes, spēles, atjautības uzdevumu, meistarošanas darbnīca un pat ēdienu akadēmija, kur sapratni par ēšanas kultūru apgūt. Es kārtējo reizi nepiedāvāju konfetes un šokolādi, bet es piedāvāju saldējumu un smilšu ērkšķu kokteili. Vairs nav noslēpums, ka lielveikali no pirkšanas un pārdošanas punktu kļūst par jaunu zinību iegūs vietu. Uz optimistiskas nots atvadamies un tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā!